Tātad, kā mēs tikko redzējām video, diskusijas tēma ir, kā nokāpt no Krievijas gāzes adatas. Sagaidām diskusiju par to, vai esam gatavi maksāt par gāzi un elektrību dārgāk, ja tas mazina mūsu enerģētisko neatkarību no Krievijas. Jā, un esam izraudzījušies 4 kandidātus, kuriem būs iespēja katram minūti bez pārtraukuma paust savu viedokli, un šie kandidāti būs Mārtiņš Bondars, Tatjana Ždanoka, Roberts Zīle un Boris Cilēvičs. Jums katram pa minūtē, un pēc tam diskusijā aicināsim iesaistīties arī visus pārējos. Tātad, Bondarkungs, lūdzu, jums minūte. Mēs jau tāpatās Latviju maksājam pietiekoši dārgi gan par gāzi, gan par elektrību. Un nevajag slēpt aiz dažādiem iegānstiem, vai nu drošības, vai nu budžeta papildināšanas nepieciešamības, vai par šo dārgo tecu nomaksāšanas vienkārši kārtējo cenu pieaugumu. Pēc būtības Krievija, jā, vienmēr ir un paliek un būs lētākais gāzes piegādātājs. Bet, lai tā būtu lētākā gāze, ko mēs saņemam no Krievijas, mums ir nepieciešami alternatīvie piegādes ceļi. Tātad tas nozīmē, ka gāzes gadījumā mums ir jāizbūvē regazifikācijas stacija, kur mēs varam pieņemt LNG, jeb LNG, jeb sašķidrināto gāzi, un tādā veidā faktiski nospiest cenu uz leju. Un pie tām, protams, tas ir nacionālās drošības jautājums, kā jau sižetā tika minēts, tad, lai mēs nebūtu 100% atkarīgi no viena piegādes avota, bet mums būtu arī alternatīvas iespējas. Paldies! Ždanokas kundze, lūdzu, jums minūte. Jā, protams, diversifikācija, brīvais tirgus, tā ir laba lieta, bet ne par katru cenu. Ja, šeit ir jāskatās, vai mūsu iedzīvotāji vai mūsu cilvēki varēs maksāt dārgāk jau par to, par ko tagad jau ļoti grūti samaksāt. Par pašiem alternatīviem avotiem. Diemžēl tie ir ļoti ekoloģijai bīstami, un ja mēs runājam par slānekļa gāzi, teiksim, ja, tad pat nerunājot par Savienotu valstu ziemeļiem, kur maz cilvēku jau tur tas saindē ūdeni. Bet Eiropa vairākas valstīs neatļauj to principā, to tehnoloģiju izmantot, teiksim, Vācija. Un līdz ar krīzi Ukraina tur daži plāno varbūt to slānekļa gāzi tur dabūt, lai tie cilvēki tur pēc tam dzer to slikto ūdeni. Mums lūgumraksta komiteja jau bija ļoti asas runas par to. Paldies, Ždanokas kundze. Zīles kungs, jums minūte. Jā, konkurence principā vienmēr rada zemāku cenu, jo arī tas vienīgais piegādātājs gāzē, kas ir pašlaik, būs spiests rēķināties ar konkurentu piedāvājumiem un nebūs monopolists. Un, ja mēs paskatāmies Lietuvas, patās krietni lielo cenu samazinājums no Gazprom, apmēram 20% no cenas, tikai tāpēc, ka viņiem ir Klaipēdas termināls lielā mērā. Ja mēs paskatāmies Gazprom noslēgto līgumu ar Ķīnu, tad Ķīnai tikai tāpēc, ka viņai Gazprom gāze 2018. gadā būs tikai kā 10–15% no visu patēriņu. Viņi varēja nokaulēt cenu ļoti zemu. Un tā ir tā atbilde arī uz elektrības, ko Mārtiņš jau minēja. Ja mums ir TEC 2 otrā kārta, kas ir pat jaunākā kārta, mēs izmantojam tikai par 30% jaudu, jo tā elektrība iznāk tik dārga, ka viņi nav kur pārdot. Tātad tas ir tas absurds piemērs, kur mums ir jāizbeidz būt atkarībiem no gāzes monopola stāvokļa, un mums ir jāvienojas par reģionālo sašķidrinātās gāzes terminālu, cik ātri vien iespējams. Protams, arī cits savienojums, Polijas-Lietuvas savienojums gāzes vadam arī nāk par labu, bet sašķidrinātās gāzes termināls manā skatījumā ir absolūti pirmais. Un treškārt, mēs esam atpalikuši no Lietuvas un Igaunijas likumdošanas jomā. Viņiem no 15. gada 1. janvāra viņu gāzes tirgi ir brīvi, mēs labākā gadījumā to atvērsim 17. gadā. Paldies! Cilēvičs kungs, jums minūte. Uzskatu, ka pirmkārt šis ir ekonomiskas dabas jautājums, nevis politisks jautājums. Bet, diemžēl, ļoti bieži tiek apspriests tīri kā politisks jautājums. Es gribu atgādināt, ka visos 25 gadus mums nekad nebija problēma ar gāzes piegādi no Krievijas, atšķirība no Ukrainas, jo cena nekad netika noteikta ņemot vērā politisko nostāju kaut kādus jautājumus. Tā ir tīri tirgus attiecības. Mēs neesam tik liels patērētājs. Jā, protams, citi avoti konkurence, tas vienmēr ir labi, bet jāskatās konkrēti. Par kādu cenu, kāda ekoloģiska situācija, kā jau bija teikts. Pagaidām tas viss ir tikai sarunu līmenī. Dodiet skaitļus, dodiet aprēķinus, rūpīgi visu izvērtēsim un izvēlēsim
izvēlēsimies ekonomiski visizdevīgāko variantu. Paldies jums! Paldies! Bondarkungs, jūs jau ceļat roku, lūdzu. Jā, man te mazliet jāoponē Cileviča kungam, jo šodien jau Latvija maksā politisku cenu. Tā nav nekāda tirgus cena, ko šobrīd mēs pērkam no Krievijas, maksājot 530 eiro par 1000 kubikmetriem kā mājasaimniecība. Tā kā tā politiskā cena jau šodien eksistē, Cileviča kunga. Un tā politiskā cena kritīsies tajā brīdī, kad mēs uzbūvēsim vai nu LNG terminālu, vai nu regasifikācijas staciju. Un tas notiks automātiski. Lūdzu, Cileviča kungs atbildēja. Es pieļauju, ka Bondara kungam ir kaut kāda informācija. Savoti viņš labāk zina, ko Krievijas un Gazprom valdība darīs šajā situācijā. Bet man šādu avotu nav, un es vados vienkārši pēc vesela saprata apsvērumiem. Jo, protams, šī cena, politiska cena bija Ukrainai. Un tāpēc arī problēmas Ukrainai. Ukraina maksā mazāk, ja tās politiska attieksme bija labvēlīgāka Krievija. Mums nekā tāda nekad nebija. Bērziņkungs. Jā, es gribētu vienkārši papildināt to, ko kolēģi teica par regasifikācijas platformu. Es domāju, ka tā būtu nepieciešama. Tas ir pirmām kārtām. Jo pieslēgties klāt Polijas, Lietuvas, Latvijas vadiņām mēs varēsim tikai kaut kur pēc 20. gada. Tāpat tās, kas attiecās par Klaipēdas terminālu, viņa jauda nav tik liela, lai mēs varētu pieslēgties. Jā, es pabeigšu to lītās, teiksim, jauda viņam pagaidām nav tik liela. Zīles kungs, es arī pastudēju, teiksim, šo jautājumu. Tāpēc ir nepieciešams tur, kur ir Skultas Inčukalna variantā, vai nu piesaistot starptautiskos līdzekļus, vai arī bizneseņi paši varētu taisīt šādu regasifikācijas platformu. Tā, kas 18 mēnešu laikā būtu iespējams šādu platformu uztaisīt. Tas būtu rezervas variants, ja nu gadienā kāds pasaka pēkšņi pārtraukt šo gāzes vadu remontēs 2 gadus, tad tā būtu izeja Latvijai. Jo citas izejas, tā ir tikai pēc 4-5 gadiem. Ļoti dārga kā rezerves variants vienkārši, lai to... Citas rezervas, es nezinu, Lūdzu, cik tad es nezinu, ja daudz varētu būt. Ja šo gāzi no Skultas potenciālā termināla varēs glabāt Inčukalna gāzes krātuvē, tad šī gāzes cena būs konkurētspējīga tirgū. Bet mums ir skaidrs, ka valsts rokās jānotur kontroli par jaudu nodrošinājumu, kas rezervē jaudas Inčukalna gāzes krātuvē. Diemžēl tas ir apdraudēts. Jo tas, kas varēs kontrolēt pieejamību daudziem tirgus dalībniekiem Inčukalna gāzes krātuvē, tas ir valdības, manuprāt, pats svarīgākais uzdevums. Paldies. Kā mēs varam salīdzināt, teiksim, cenas superveikalā, teiksim, Maksimum un kaut kāda speciāla veikala bagātniekam? Ja tas otrais eksistē, tas nerada tirgu Maksimai, ja tas nerada tirgu visā valstī. Un ir skaidrs, ka šī piegādāta šķidra gāze būs dārgāka. Vai tā būs, Dombrovskis? Kolēģi, te es gribētu tiešām uzsvērt, ka es piekrītu Zīles kungiem un pārējiem kolēģiem, kas izteikušies, ka tiešām ir jāvirzās uz priekšu ar šo LNG terminālu reģionālo, ir jāvirzās uz priekšu ar starpsavienojumiem. Un īstenībā tas noved pie gāzes cenu samazinājumiem. To mēs tikko tiešām esam redzējuši Lietuvai, kurie tīri politiski par 15% bija pacelta gāzes cena. Ir alternatīvā piegāde, tā cena ir samazināta līdz tādam pašam līmenim kā Latvijai un Igaunijai. To paši redzēja cits starpā pat tādās valstīs kā Itālija, kā Grieķija, kad viņi dabūja šīs alternatīvās piegādes iespējas, arī cenas pa saviem 10–20% kritās. Bet, manuprāt, ir būtiski vēl viena iniciatīva, kas pašreiz Eiropas Savienībā tā ļoti agrīnā stadijā tiek diskutēta, ka faktiski Eiropas Savienība uzstājas kā vienots pircējs pret Krieviju attiecībā uz gāzes iegādi. Manuprāt, tas būtu viens ļoti nopietns solis uz priekšu. 10–20% tas būtu tas cenu kritums, ko jūs redzat arī Latvijā? Es pašreiz neņemšos prognozēt cenu kritumu Latvijā, jo tur tomēr nepieciešami nopietni aprēķini, bet mēs redzam tas, kas bija Lietuvā 15%, un ir vairāk citu valstu pieredze, kur tas kritums ir salīdzināms. Bet jūs neņematies prognozēt kritumu, bet tomēr sakat, ka kritums būs? Es vienkārši parādu, kāda ir citu valstu pieredze, un pēc analoģijas ar šī citu valstu pieredzi mēs varam secināt, ka ir alternatīvas piegādes, ir grūtāk diktēt cenu. Cileviča kungs māja ar galvu visu laiku. Nē, ziniet, tas pats notiek arī ar elektrību. It kā teoretiski, kad ir konkurence, cenai būtu jābūt zemākai, bet nes kāpēc tā
Tā notiek pilnīgi otrādi daudzus gadiem. Mēs jau neatvērām tirgu. Rubikungs, jūs arī vēlējāties ko teikt? Jā, paldies. Viss ir pareizi, ko kolēģi saka manā izpratnē. Tikai nevajag aizmirst, ka Amerikas Savienotās valstis savu šķidro gāzi, slānekļa gāzi, piedodiet, dotē ļoti lielos apjomos pēc tiem datiem, kas figurē Eiropas parlamentā līdz pat 20%. Līdz ar to tā gāze, kas nāks uz Latviju, šķidrā veidā, viņi pēc tam ir jāpārvērš atpakaļ gāzi. Tas arī dārgs process un veids tik tālu. Kas attiecas uz Eiropu kopumā, tad Eiropa nav rožanās domās, rožanās krāsās, nedomā par to, kad slānekļa gāzi un varētu kaut ko glābt. Pretstatā tam, ko dod no Krievijas transportētā gāze. Jo eksperti ir aprēķinājuši, ka jā, to var izdarīt, bet tam ir vajadzīgs vismaz 10 gadu laika, jāsakārto visi savienojumi, rūpnīcas jāuzceļ, un liela nauda, kuras Eiropai nav. Tādēļ jādomā, kā turēt labas attiecības ar Krieviju diplomatiskā līmenī un izmantot tās iespējas, ko dod Inču kalna krātuve. Jūs esat bijis pats vairākas reizes, manuprāt, pagājušajā gadā 2 reizes jūs bijāt vizītē uz Gazprom, vai tā ir informācija, ko jūs tur ieguvāt, ko jūs tikko teicāt? Jā, tā apstiprina to. Paldies, Žagārkungs, jūs arī jau ceļat roku vairāk. Jūs lietojāt tādu tēlēnu izteicienu, mēs esam uzsēdināti uz gāzes, kā saka, naglas šīs, uz adatas, jā. Manuprāt, tā problēma pirmkārt ir tā, ka, ja lietuvieši var vienoties un uzcelt šo terminālu, radīt, mēs strīdamies starp Ventspili un Rīgu, kur un mēs esam novēlojuši. Un ja ir monopola līgums ar Gazprom līdz 17. gadam, un šādu infrastruktūru mainīt un, teiksim, uzcelt terminālu, nu tas būs ilgs laiks, kā arī būtu jāsako varbūt tām direktīvām, kas ir Eiropas parlamentā arī tiek izskan pašlaika, būtu jādala piegādātājs un tā infrastruktūra, tie vadi, ar ko piegādāt. Diemžēl mums Latvijā tie arī ir pieder vienam īpašniekam Gazpromam. Mēs varētu, protams, manipulēt ar Inčukalna gāzes glabāto, jo tur izrādās glabājas arī vesela ziemas gāzes krājumus, ko izmanto Pēterburga, bet droši vien šāds instruments nevajadzētu izmantot. Bet mēs jau Latvijā tā kā lēmām par to gāzes vadu atdalīšanu no tā piegādātāja. Kā mēs zinām, tad tikai ar 17. gadu tas arī varētu stāties spēkā, ko es saprotu opozīcijas politiķi uzskata kā panākumu, kamēr Zīles kungs ļoti asi par to kritizē. Tad varbūt Dombrovskis kungs. Mums ir viens pilnīgi skaidrs ierobežojums, un tas ir 97. gada privatizācijas līgums, kas noteica 20 gadus monopolu periodu, kas beidzās 17. gada aprīlī. Un mēs, protams, varam to ignorēt, bet mēs riskējām ar starptautisku tiesvedību, kuru mums, diemžēl, ir izredzes arī zaudēt. Un tieši tāpēc ir pieņemts lēmums, un tas jau likumā ir apstiprināts, ka šo liberalizāciju mēs īstenojam 17. gada aprīlī, kad beidzās monopola termiņš. Un fiziski, ja drīkst, un fiziski līdz 17. gadam mums īsti citas infrastruktūras tāpat nebūs. Tā kā mums ir jāizmantot šis laiks, lai radītu šo alternatīvo piegāžu infrastruktūru. Paldies, Zīles kungs, jūs pārliecina šis arguments. Nu, ne visai. Nu, tāpēc, kad īstenībā Klaipēdas termināla gāze tiks glabāta ar Inčukalnā, tāda vienošanās ir panākt nelielā apjomā, bet būs, kad viņš sāks funkcionēt, respektīvi, tehniski tas ir iespējams jau, un Lietuva varēs pārdot tālāk šo gāzi, kas tika glabāta Inčukalnā. Bet kas ir būtiski? Eiropa šeit izskanēja, ka milzīgi laika tas prasīs. Eiropa tūlīt pēc jāņem padomē tiek prezentēta Eiropas enerģetiskās drošības stratēģija, kas ir radusies tikai reaģēt uz Krievijas agresīvo politiku. Tur ir īstermiņa mērķi, vidēja termiņa, ilgtermiņa mērķi. Ļoti nopietns dokuments ar ļoti lieliem resursiem, kādā veidā panākt neatkarību gan šos 9 mēnešus līdz nākošajai ziemai, gan arī pat tas, kas nākošos gadus sekos. Un nauda ir iedota sašķinātās gāzes termināliem no Eiropas nodokļu maksātājiem. 50% apmērā no projekta izmaksām jau tagad. Tikai ir jāpanāk vieta, kurā viņi būs. Rīga, Ventspils, tas viss bija manā skatījumā viena gāzes lobija nepārprotams laika novilcināšanas pasākums, kas traucēja Baltijai un vienoties, visu laiku sakot, ka Rīga labākā vieta, kas varbūt tā arī ir, bet ne jau šim investoram. Bērziņkungs, lūdzu. Es tomēr par to runājot par Skultas Inčukalna krātuvē, kas varētu būt, es domāju, ka tā ir izēja. Jo es nerunāju to par fantāziju, jo uzņēmēji ir gatavi piesaistīt šos līdzekļus, arī piesaistīt un skatīties ar Eiropu. Bet man ir, teiksim, tāds draudzīgs jautājums, varbūt būt Zīles kungam. Jūs rakstījāt savā atskaitē, ko esat darījis, kad jūs esat cītīgi piedalījušies konferencēs par enerģētiku, kur mēģinājāt pārliecināt šos jautājumus. Kur bija tā problēma, kāpēc Eiropa nevarēja pārliecināt ātrāk, ka šie jautājumi par enerģētiku ir jārisina? Kāpēc
mēs tikai tad, kad ir tādas nopietnas problēmas rodās. Nu, jums ir ierakstīts iekšā tāds 1:1, es varētu nocitēt to tekstu. Bet tā doma jau tomēr ir cita. Mēs 2009. gadā pieņēmām Andra Piebalga kā enerģetikas komisāru izstrādāto projektu par gāzes liberalizāciju. Mums tur bija atruna Baltijas valstīm. Lietuvieši viņi nepaņēma. Viņi ir stipri tālāk tikuši. Igauņiem bija atruna, bet viņi drīkstēja to ātrāk darīt. Un viņi ir tikuši tālāk. Mēs esam visatpalikušākajā stāvoklī. Otrkārt, par naudu šiem sašķidrinātās gāzes tikko stāstīju. Mums bija liela cīņa. Mēs radījām jaunu finanšu instrumentu, kas šīnos 7 gados ir pirmo reizi savienojot eiro finanšu instrumentu saucās. No kuras mēs varam šo pusi no projekta izmaksām paņemt neatmaksājumā veidā no Eiropas nodokļu. Mēs jau vairāk nespējam vienoties, bet mēs jau vairāk nespējam vienoties, saprotiet, tas ir politiskais līmenis. Eiropas komisārs nenāks un nesasauks 3 valstu premjerus un Somijas premjeru un teiks, tā, man liekas, ka šitā vieta ir labāk. Tā nekad nenotiks, tā ir mūsu pašu vienošanās. Ja mēs turpināsim gaidīt uz Eiropas risinājumiem un cerēsim, ka ja mēs vienosimies, dabūsim Eiropas naudu, tad pēc 5 gadiem šeit stāvot un runājot ar jums pirms nākošām Eiropas parlamentu vēlēšanām, mums vēl joprojām nebūs nekāda termināla. Kādēļ mēs nevaram jau 3 vai 4 gadus vienoties par vietu? Principā mums ir ļoti vienkārši. Ja mēs nespējam vienoties ar kaimiņiem, mums pašiem ir jāpieņem lēmums. Šī termināls jāuzbūvē tieši tā, jo tas palīdzēs mums samazināt cenu. Tas ir viens, un otrs, tas mums atrisinās drošības jautājums. Tā kā mēs nedrīkstam kavēties, un tas ir nacionālās valdības jautājums. Un Eiropas parlaments cena nesamazināsies. Viņa netic, ka cena samazināsies. Danoks kundze vienkārši neseko līdz, kas notiek starptautiskajā gāzes. Un man ļoti žēl, jo patreiz, piemēram, Amerikas Savienotās valstīs cena par gāzi 1000 kubikmetriem gāzi ir aptuveni $160. Tātad, ja mēs paskatāmies Latvijas cenu, kas ir 533 eiro, mūsu galvu patērētājiem, tas ir aptuveni kaut kādi $750. Bet ar kuģiem atvest? Jā, un Rubīkungs ar kuģiem atvešana ir precīzi. Tas dubulto cenu, tātad tas ir $320, jā. Tā kā šī situācija ir atrisināma. Tas ir uz papīra, bet ne dzīvē. Šī situācija ir atrisināma. Amerika būvē milzīgas infrastruktūras, lai no 2017. gada sāktu eksportēt savu gāzi. Iespējams uz Āziju. Nevis iespējams uz Āziju, nevis uz Eiropu. Tas būs brīvs tirgus, tieši tāpatās kā naftai. Ja mēs šodien skatāmies naftas cenu, kur ir Kurš maksās vairāk, tam arī vedīs. Precīzi. Bet saprotiet, Amerikā ir tik liels gāzes daudzums, kas ir atklāti gan slānekļa gāze, gan arī cita gāze, kas atrodas zem Meksikas līča, ka viņiem nav problēmas. Viņiem nav problēmas ar šīm piegādēm ne Āzijai, ne Eiropai. Jā, kolēģi, šeit, manuprāt, tomēr būtu jāvirzās uz šiem Eiropas risinājumiem. Jo tomēr, ja mums ir iespēja piesaistīt Eiropas finansējumu līdz pusē no kopējām projektu izmaksām, ziniet, mums budžetā ir ļoti daudz dažādu vajadzību, kuras nav nosaktas. Es nedomāju, ka mēs varam tik brīvi svaidīties ar naudu. Ja mums ir iespēja paņemt Eiropas naudu, tad es uzskatu, ka mums uz to ir jāvirzās. Šis Baltijas valstu enerģijas starpsavienojuma plāns, tas saucamais BEMIP, ir izstrādāts. Atbilstoši tam ir jāiet uz priekšu un jāstrādā, lai tieši tā šo Eiropas starpsavienojumu instrumentu naudu arī Latvijā saņemtu. Dombrovskis, es šo te dzirdēju no jūsu valdības ministra 2012. gadā, kad bija kopā ar amerikāņu investoriem pie viņu. Viņš precīzi šos vārdus teica. Ir pagājuši tikai 2 gadi. Tikai 2 gadi. Ļausim Cilēviču kungam. Kolēģi, man šis debats atgādina debats par zaļo enerģiju, par mazam hēsu un tā tālāk, kas bija pirms vairākiem gadiem. Vai es drīkstu pabeigt vienu teikumu? Jo, kolēģi, tomēr nodalīsim diskusijas no konkrēto piegādātāju lobēšanas. Jo man šķiet, ka Latvijā šobrīd notiek tieši tas otrais variants. Jūs arī nelobējat? Tieši tas arī notika toreiz. Atcerēsimies mūsu nesenu vēsturi. Lai kaut ko lemt, dodiet aprēķinus. Tagad mēs televīzijas diskusijā lemsim, kas ir izdevīgāk ekonomiski vai ne. Jūs domājat, ka mēs lobējam ASV šajā gadījumā? Daži dalībnieki, nevis ASV, bet konkrēts piegādātājs, kam ir tīri konkrēts ekonomisks intereses. Bet man jums reizes ir Cilēvičs kungs viens jautājums. Šodien Nils Ušakovs aicināja piedalīties cilvēks vēlēšanās Eiropas parlamentā un balsot par jums un arī pārējiem partijas biedriem, lai neuzvarētu partijas, kas ir par sankciju ieviešanu pret Krieviju. Tieši tā, pilnīgi pareizi. Jūs nelobējat šādā gadījumā arī nevienu konkrētu aicinot? Nē.
Šajā gadījumā mēs gan lobējam Latvijas intereses. Jo kāda tālā Eiropas valsts var atļauties sankcijas, un Portugāle to neizjutīs, piedodiet, ja šīs sankcijas tiks ievestas, un Krievija atbildēs ar attiecīgām sankcijām no savas puses, tad 1909. gada krīze parādīsies par ļoti labu situāciju. Mēs to atcerēsim. Jums lūdzu arī vārds. Man tomēr ir šis jautājums, pretjautājums Bondara kungam. No kura gada Latvijai ir pieejams Eiropas starpsavienību instrumentu finansējums? Jūs runājat, atsaucieties sarunu pirms divi. Es nezinu, no kura gada ir pieejams kāds finansējums, redziet, bet tas nav par to jautājums. Nē, tas ir par to jautājums. Vai Latvija var samazināt savu gāzes cenu, un vai Latvija var nodrošināt savu enerģētisko drošību? Un ja tās nav primārās lietas, un mēs gaidām uz kaut kādiem Eiropas fondiem, tad mēs varam turpināt gulēt, un nekas nenotiek. Redziet, šie Eiropas fondi tieši tagad būs Latvijai pieejami. Un tomēr es uzskatu, ka mums ir jārīkojas saimnieciski, nevis jāšķiedās ar naudu, nevis divreiz jāpārmaksā, bet tagad mēs tieši esam panākuši, ka mums šie Eiropas fondi starpsavienību instruments būs pieejams, un tagad mums šie līdzekļi ir jāpiesaist, bet viņi tieši tagad kļūs mums pieejami. Es drīkstu vienu vārdu. Es domāju, ka nevajadzētu Latvijas televīzijai reklamēt likuma priekšvēlēšana aģitācijas likuma pārkāpums. Tas, ka Ušako kungs šodien klusēšanas dienā aicināja balsot, ir pārkāpums. Jā. Žakar kungs par mūsu jautājumu. Jā, es gribētu mūsu strīdos ieviest varbūt tādu jaunu ideju. Paralēli tam, ka mēs jau konstatējam, ka līdz 17 gadam būs visi šie risinājumi, varbūt varētu šos risinājumus kaut kādā sakārtot. Es domāju, ka paralēli arī jādomā par to, kā mēs varētu samazināt gāzes patēriņu. Un viens no risinājumiem pāriet uz šķeldu katlu mājām, un ir labi piemēri, ka mēs braucām tagad pa Latviju priekšvēlēšanu kampaņā. Ceisīs tukumā ir daudz modernas katlu mājas, kur, teiksim, ir atteikušies no gāzes. Un ja arī ir nākamajā plānošanas periodā vairāk kā 300 miljonu māju siltināšanai, es domāju, tas ir viens no risinājumiem, kādā veidā gāzes patēriņš būtu jāsamazina arī. Un par to būtu jādomā, tā kā arī ir plāns enerģētikas ar katlu māju siltumu, Žagara kungs, putru nevar uzvārīt. Putru nevar uzvārīt. Jā, šajās modernajās katlu mājās tikai pīka stundās, ka ir -20 lieto gāzi kā alternatīvu. Bet visu pārējo apkuras periodu, ja temperatūra ir apmēram 10, 12, 15... Putru nevar uzvārīt. Bet ir jāmeklē alternatīvas, jālieto šķeldi, tā ir Latvijā iegūstama. Ko es vēl vēlējos pavaicāt, Dombrovskis kungs jau pieminēja šo ideju, par kur, ja nemaldos, Polijas premjeras pirmais sāk runāt par šo Eiropas kopējo gāzes iepirkumu. Cik reāli tiešām ir panākt, ka visa Eiropa tā vienkārši vienojās, jā, mēs tagad esam gatavi iet ar jums, tur baltiešiem kopā un pirkt elektrogāzi no Gazprom? Jā, es varbūt varu iesākt, jo skaidrs, ka Tuska kunga Polijas premjera šāda iniciatīva ir. Viņa tika nesen apspriest, faktiski tas ir šonedēļ arī Briselē, bet viņai nav ļoti liela atbalsta. Tas var būt iespējams solis, bet kaut kad vēlākos gados, bet es runāju par to, kas būs pēc jāņem padomē šīs enerģētiskās drošības stratēģija, kas ietver daudz pasākums. Un tas varētu būt arī tikai viens no tiem, par ko nebūs tik viegli vienoties. Bet tā būtība ir tas, ka Eiropas Savienība pirmo reizi tā kārtīgi pasaka, ka Krievijas rokās gāze ir ierocis. Un tāpēc mums vajag šo stratēģiju. Tas ir tas būtiskais. Un stratēģija būs. Un būs arī jauni resursi un būs jauna, iespējams, likumdošana. Un šeit mēs runājam par šo stratēģiju. Par stratēģiju ir jāmaksā. Ja ir sankcijas pret Krieviju, mums katram jāuzdod sevi, kas ir brīvības cena. Un es domāju, ka mēs esam gatavi Latvijā šeit maksāt par brīvību. Cik daudz vairāk mēs būtu gatavi? Cik daudz vairāk būtu pieņemam maksāt par brīvību? Tas ir īstenībā jāuzdod katram pašam, arī valdībai kopumā. Jāizdomā man pašam. Es domāju, ka daudz. Es savā politiskajā dzīvē īstenībā jau 20 pāri gadus, 25 laikam, jā, es faktiski pamodos kā personība, jo padomu laikā varēja dzīvot vienai dienai manā izpratnē. Tikai tāpēc, ka parādījās brīvības iespēja. Paldies, Žanas kundze, jūs arī būtu gatavi vairāk maksāt par elektrību. Mēs par brīvību, Robert, esam samaksājuši. 600 000 iedzīvotāji esam zaudējuši. Tā ir brīvības cena. Te nekas nepaliks. Jā. Ziniet, tajā anekdotē. Pie nemākulīgas valsts vadīšanas.
Lūdzu, Danakas kundze. Nu jā, viss ir priekš cilvēka, un es zinu šī cilvēka uzvārdu. Varbūt Zīles kungs esot gatavs no savas Eiropas deputāta algas maksāt. Es domāju, mūsu Latvijas iedzīvotājiem ir jādomā par to, lai viņam būtu pieejama enerģija un tās cena. Paldies. Beidzam. Paldies visiem kandidātiem.